Jo viss, kas ir no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Amen. Pagājušā reize rādīju, kad ir viens liels riņķītis, 3 tādi, un nolēma, ka viņš ir jāsadala, kad pa platu viņš ir. Tad ņemsim nazi un griezīsim viņu uz pusēm un iegūstam mēs no viena riņķa 2. Tad uzmetam sarkanu diegu, sasienot un mezglojam no labās puses, izvelkam cauri un no kreisās puses izvelkam cauri. Un tā mēs mezglojam, kamēr viss riņķīts ir nosegts. Parastā pīnītē, kas pinās no labās pusītes, izvelkam cauri un no kreisās pusītes, izvelkot cauri. Tā mēs pinam visu šo riņķi. Tādā veidā es esmu izdarījusi jau, apinusi jau ātrāk, lai nav tik ilgi jums jāgaida. Un pabeigšu šo mazo gabaliņu no labās puses un no kreisās izvelkot cauri. Un tad mēs metam 10 diedziņus uz šī pamatnes un mezglojam atkal parasto mezgliņu no labās puses un no kreisās. Un mezglojam tik ilgi, kamēr mēs saskaitam 3 zirneklīši, bumbulīši, kā viņi tur saucās. Garāku nevajag. Tūlīt parādīšu. Tā, kad ir aizmezglots, tad vienkārši sasienam. Nostiprinam ar vairākiem mezgliņiem, sasienot un lieko nogriežot, ja? Lieko mēs nogriezīsim nost. Un uz šitā mēs metam 10 mezgliņus. Darbu esmu paveikusi jau diezgan. Jūs redzat, ir uzmesti, un tad ir pīts, 3 mezgliņi, taisnā pīnītē. Nākošais tad iet apmetums. Taisns apmetums. Katru diedziņu pa 2 reizēm ņemam. Un kad tas ir izdarīts, tad sadalām šos uz pusēm.
Un slīpā veidā, trīsstūrveidīgi, atkal metam apetumu. Katru pa 2 reizītēm diedziņu. 1, 2. Un veidojam trīsstūrveidīgu formiņu. Katru diedziņu pievelkot pa 2. Tā mēs vienā pusē, pēc tam iesim otrā pusē. Mums izveidosies trīsstūrīts tad. Tā, viena puse ir nopīta. Tagad ejam uz otru pusi. Tieši tāpatās. Ņemam centrālo. Būs centrālais slīpies un pārējie īsies apkārt. Pa 2 reizēm. Un, kad ir nopīts trīsstūrīts, tad mēs vidū taisam lielo mezgliņu. Un atkal nobeigsim ar to pašu apmetumu trīsstūrveidīgo. Mums iznāks smuks rombiņš ar lielo mezgliņu. Un tad es parādīšu, kā mēs pabeidzam šo riņķi. Un tādi riņķi man ir 3. Lielajā riņķī iekšā. 3 mazie riņķīši. Tā. Mums ir izveidojies trīsstūrīga forma. Jā. Un te pa vidu mēs pīsim lielo mezgliņu. 3 no vienas puses atstājam vidū un 3 no otras puses atstājam vidū. Tie būs 6 diedziņi vidū. Pārējos mēs saņemam kopā. Un mezglojam kā parasto mezgliņu, tikai ar visiem diegiem kopā. Tā, velkam laukā.
Un pievelkam. Un vēl vienu reizi liekam visus. Izvelkam laukā. Un tagad smuki pievelkam visus. Un tūlīt parādīšu, kas mums sanāca. Mums sanāca lūk šādi, ja? 3 stūrītis te ir un lielais mezgliņš. Mums vajag taisīt šādi, ja? Tātad ies no lielā mezgliņa atkal 3 stūra veidīgs apmetums. Tādu mēs tagad taisīsim. Tātad katrs diedziņš ir jāņem pa 2 reizēm jāapmet. Lai mezgliņš labi turētos, ir jāpievelk visi diedziņi. Jā, lai būtu mezgliņš stiprs, smuks, vienmērīgs. Visu pievelkam, nostiprinam. Kad tas ir izdarīts, tad mēs varam pīt tālāk. Katru ņemsim pa 2 reizēm un mezglosim. Tagad mēs veidojam 3 stūrīti ar apmetumu. Tā vienā pusē iet puse diegi, otrā pusē otra puse. Lai mums iznāk 3 stūrītis. Tā redziet, tā pusīte ir, jā, tagad mums jāņem otra pusīte. Diegi jāmet uz otru pusīti, lai iznāk rombiņš, šitā, lai sanāktu rombiņš, jā.
katru diedziņu pa 2 reizes. Tā kā esam nopinuši, tad būs jāgriež uz otru pusi un jāsasien parastā mezglā katru pārīti diegu. Tas būs nobeigums, lai iznāktu mums smuks riņķī puķīte tāda. Rondveidīgas. Tūlīt tās nobeigšu, parādīšu. Tā man iznāca lūk šādi. Ja? Un tādi man ir 4 uztaisīti. Tādi, ja? Tagad visu griežam uz otru pusi, visus diedziņus uz iekšu. Un tagad visus vajag sašņorēt kopā, savienot viņus. Un mēģināsim šņorēt. Ļoti tāds jāvēro, lai kādu diedziņu nepalaiž garām. Jāņem no vienas un no otras puses un jāsien parasto mezglu. 2, 1, 2. Tad ņemam nākošos un atkal sienam kopā. Un tā, kamēr visi tiek sasieti. 1, 2. Tā kā visi tiek sasieti, tad visus tos diedziņus saņem vienā tādā kopā kā buķeti. Nu, visus diegus kopā. Un tad kopējos diegus sasien tā kā puķu sainīti. Un tad vienkārši nogriež liekos diegus nost un ir aplis gatavs. Puķīte, ja? Nu, un tādus es esmu izvēlējusies 3, un katri man ir savā krāsā. Zaļš tas ir radītāja krāsa, dzīvības krāsa. Iesākumā bija vārds, un pēc tam Dievs visu radīja. Un
dzeltenā tā ir gaisma. Un sarkanā redz. Tā būs mums mīlestība. Jo Dievs ir trīsvienīgs, vai ne? Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Un pie Tēva mēs netiekam kā tikai caur Jēzu Kristu. Taisno pie Tēva nevar tikt. Tikai caur Dēlu. Un tā mēs šņurējam. Kamēr viss ir sašņurēts. Divas puses jau būs sašņurētas, man vēl divas paliek. Gribās paspēt parādīt, kā es viņu gatavu dabūnu. Pašlaik jūs tikai redzat, kā es darbojos. Un viss. Es gribu parādīt gatavo produkciju arī. Tā sašņurēts man ir. Šie divi. Man vēl divas malas palika sašņurēt. Redz, šeit viņš ir sašņurēts. Un vēl jāsašņurē šī maliņa. Redziet, divas puses. Jāsašņurē visu kopā smuki. Mezglošanas tehnika ir no seniem laikiem. Mūsu senči ar to kādreiz ir nodarbojušies un nodod no paudzes paudzē. Mezglošana ir viņai ārsniecīgs efekts, jo mezglojot tu nedomā ne par ko citu, kā par procesu. Tu esi pats ar sevi, ar Dievu, viņa garu, un droši var Dieva vārdu
runāt pie sevis un gūt Dieva klātbūtni. Ir vēl viena puse sasieta, nu tagad pēdējā paliek. Pēdējā puse. Siesim pēdējo, tad parādīšu, kā tas viss sasienās kopā. Te vienkārši 2 mezgliņi jāsien. Nekas sarežģīts nav. Tā kā kurpi, kas sien. Tā. Tāda puķīte man ir. Visus diegus tagad mēs saņemam kopā tādā buķetē, kā puķika tura, ja? Visu vienā. Tāda man izskatās, ja? Tos garākos 2 diedziņus mēs aptinam vienkārši apkārt. Un sasienam. Sasienam mezglā. Tagad paskatieties, vot tādā veidā, ja? Tā kā puķītes, kas sasien pavasarī buntītē. Tā mēs šos visus sasienam. Un tad ņemam šķēres.
griežam nost. Liekos, jā. Tā kā frizētavā matuska griež. Visu to buntīti taisam īsu. Īsu. Šādi griežam nost. Visu. Un ir nogriezts. Tad griežam uz šo pusi. Tātad šinī pusē maza buntīte. Un šinī pusē mums jau ir gatavs riņķis. Un šādi mums būs jāpagatavo 3 gabali. Kā es teicu, zaļš, sarkans un dzeltens. Veiksmi darbā!